tas gods būt šeit un arī dalīties ar savām zināšanām. Tās gan ir tapušas diezgan sen, jo tad, kad es sāku strādāt muzejā, tad Jēkabs Dranda bija šķiet otrais cilvēks, nu ne cilvēks, bet tēma, kam muzejs man lika pievērsties, jo tad, kad mēs strādājam kādā darba vietā, tad darba devējam ir uzdevumi vai redzējums, ko viņš vēlas, kādas izstādes, kāds pētījums. Un Jēkabs Dranda kļuva par pirmo cilvēku, kuram ir vai nu nav zināma fotogrāfija, vai nu arī ir viena zināma fotogrāfija, kāds viņš ir izskatījies. Un tad Jēkabs Dranda izceļas ar to, ka viņam ir vismaz viena, un tā pieder Smiltenes novada muzejam. Un viņš ir vidējais, kurš ir atspiedies uz miltu maisu. Tā ir kulšanas talka. Un šobrīd man tā ir vienīgā zināmā fotogrāfija, kur viņš ir redzams. Un jau nākamie cilvēki, ar kuriem es saskāros savā darbā gaitā, ir arī bijuši tādi, kuriem vispār nav zināma fotogrāfija. Tad Jēkabs Dranda ir dzimis 1853. gadā, 10. aprīlī, tā kā drīz viņam būs dzimšanas diena. Un tas notika Smiltenes draudzes Meža Drandu mājās, Jēkabu un Karlīnas Drandu ģimenē. Un Jēkabam Drandam bija vēl 3 gadus vecāks brālis Pēteris, 8 gadus jaunāks brālis Jānis un 3 gadus jaunāka māsa Kristīne. Un tā kā brālis Pēteris kļuva par Meža Drandu saimnieku, tad Jānis izmācījās kalēju amatu, bet Jēkabs kļuva par podnieku. Tad, lai tā saimniecība nebūtu jādala tik, cik dēli ir, tik daļās, tad vecākais dabūna visu to īpašumu ar cerību, ka viņš pratīs un gribēs saimniekot, un jaunākie tiek sūtīti apgūt kādu amatu, lai tad viņi varētu izdzīvot. Un Jēkabs bija 14 gadus vecs, kad viņš sāka apgūt podnieka amatu, un no 1867. līdz 1871. gadam valkā pie vācu tautības meistara, domājams, ka tas bija Friedrichs Hollerts, apguva podnieka prasmes. Mums nav zināms, kā Jēkabam Drandam gāja mācekļu gados, bet vispārīgi priekšstat par to, kā mācekļiem bija pie meistariem, mēs varam gūt no citiem avotiem. Un tas ir laikraksti, atmiņu pieraksti, meistaru un mācekļu līgumi un citi materiāli. Un proti, mācekļi parasti bija meistaru uzturā, tātad viņi dzīvo pie meistara, un arī telpas dzīvošanai ierādīja meistars, un nereti mācekļiem nācās dzīvot turpat darbnīcā, kur pārgulēšanai novietoja kādu lāviņu. Mācību pirmajā gadā bija jāveic visdažādākie darbi, kas bieži vien nemaz nesaistījās ar podnieku amatu. Un, ja tas podnieks dzīvoja laukos, nevis pilsētā, tad bija ne tikai jāizslauka darbnīca, jāiekurina krāsnes, jāsanas ūdens, bet vasarās arī pievienojās lauku darbi, tas ir meistara saimniecībā, tā ir siena vākšana, labības novākšana un arī citi darbi. Un tikai nākošajos mācību gados mācekļi sāka piedalīties podnieku darbos. Tas ir mālu sagatavošanā, mīcīšanā, trauku apdedzināmo, trīkāju veidošanā un citos darbos. Un pie viena no atbildīgākajiem darbiem, proti trauku veidošana, ko viņš arī bija nācis mācīties, mācekļi varēja tikt tikai sestdien vakaros un svētdienās, kad trauku veidojamās virpas bija brīvas. Svarīgākos amatu noslēpumus meistara mācekļiem ne tikai nemācīja, bet pat slēpa no tiem. Un sevišķi tas attiecās uz vāpes sagatavošanu, un nereti podnieki bija izstrādājuši katrs savas receptes, kuras rūpīgi slēpa no citiem. Tātad, lai tas viņu rūpals paliktu tikai tajā viņa, tie pircēji arī būtu vairāk un tā citādāk. Un pēc mācību noslēguma Dranda devās tā saucamajās vanderzeļa, jeb ceļojošā mācekļu gaitās pēc atmiņu pierakstiem it kā uz Pērnavas pusi. Un, kad Jēkabs Dranda atgriezās Meža Drandās, tad tēvs no savas saimniecības atdalīja 3 līdz 4 pūrvietas zemes, uzcēla darbnīcu, nosauca to par podnieku Drandām, un no 1882. gada Jēkabs Dranda jau tajā strādāja. Līdz 20. gadsimta sākumam
Podnieki, lauku podnieki galvenokārt darināja zemnieku un zvejnieku saimniecībās nepieciešams traukus. Nu, tie ir saimniecībā nepieciešami trauki, tās ir krūzes, krūzītes, lielākas un mazākas bļodas, piena trauki raudzēšanai, ievārījumu un medus glabāšanai, naktspodi, krūkas. Nu, nedaudz gatavoja arī dekoratīvo keramiku, vāzes, svečturus, arī puķu podus. Bērniem mālas vilpītes putnu vai zirdziņu veidā. Un 20. gadsimta pirmajās 10 gadēs pieprasījums pēc saimniecības traukiem samazinājās, jo to vietu pamazām sāk ieņemt rūpnieciski ražot metāla trauki. Un potnieki sāk arvien vairāk pievērsties dekoratīvajai keramikai. Un tas ir arī laiks, kad Latvijā aizsākās latviešu lietišķās mākslas veidošanās, un līdz ar to latviešu radošās inteliģences vidū sāk izvērsties diskusija, kādai tad jābūt šai latviešu lietišķajai mākslai. Nu, viena no tām vīzijām bija saistīta ar to, ka latviešu tautas mākslas latviešu tautas mākslai būtu jāiespaidojas vai jāiet tolaik modernā jugendstila virzienā. Savukārt otra mudināja amatniekus veidot savu nacionālu spilgtu un laikmetīgu dekoratīvo mākslu. Un viens no konsekventākajiem jaunā modernā jugendstila piekritējiem un popularizētājiem Latvijā bija Jānis Asars. Viņš bija enciklopēdiski izglītots cilvēks, kurš publicēja nozīmīgus rakstus par sabiedriskajiem jautājumiem, literatūru, teātri, kā arī apcerējums par tēlotājas mākslas un lietišķās mākslas prakses un teorijas jautājumiem. Bet tikpat spēcīgi, un varbūt arī spēcīgāk nekā aizraušanās ar modernā stila principiem, latviešu tālaik lietišķajā mākslā iezīmēs arī otra tendence – radīt savu nacionālu savdabīgu lietišķo mākslu. Un šī viedokļa spilgtākais pārstāvs bija tolaik jaunais grafiķis Rihards Zariņš, vēlākais Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, un viņš uzskatīja, ka profesionālā lietišķā māksla var sekmīgi uzplaukt tikai tad, ja tā iedvesmu smeļ nacionālajā tautas mākslas tradīcijā. Un gadījās tā, ka Rihards Zariņš un potnieki Jēkab Drandes ceļi krustojās. 1903. gadā Rihards Zariņš Smiltenē viesojās pie prāvesta Kārļa Kundziņa. Un zinot Riharda Zariņa lielo interesi par tautas mākslu, Kārlis Kundziņš viņu iepazīstināja ar vietējo podniekmeistaru Jēkabu Drandu. Tiekoties ar Drandu un apskatot viņa darbus, Rihards Zariņš saprata, ka te ir potenciāls un mudināja keramiķu vairāk pievērsties dekoratīvu trauku gatavošanai ar krāšņu rakstu rotājumu. Pēc pirmās tikšanās sadarbība ar Rihardu Zariņu un Smiltenes podniekmeistaru turpinājās. Un 1906. gadā Pēterburgā sāk iznākt politiski satīrisks mākslas žurnāls Svari, un Rihards Zariņš bija viens no māksliniekiem līdzās Rudolfam Pērlem, kurš žurnālam zīmēja ilustrācijas. Un žurnālā Svari ir atrodami arī divi sludinājumi, kā ir nopērkami un dabonami Jēkaba Drandes darbi, kurus, domājams, kad ir ielicis žurnālā Rihards Zariņš. Rihards Zariņš bija arī cilvēks, kurš palīdzēja nogādāt Drandes traukus uz Milānu. Un Milānā 1906. gadā notika vispasaules izstāde, ko mēs šodien pazīstam ar Expo. Ar vārdu Expo, tolaik tā ir Expo 1906. Pirmā tāda veida izstāde notika Londonā. Speciāli šai izstādē tiek uzcelta Kristāla pils, kur arī visa šī izstāde notiek. Pirmajās vispasaules izstādēs akcents tika likts vairāk uz rūpnieciskās ražošanas sasniegumiem. Vēlākajos gados tematika paplašinājās un iekļāva arī tehnoloģijas, zinātni un kultūru. Arī dalību valstu skaits ar katru nākamo izstādi kļuva lielāks, paplašinājās arī izstādes teritorija. Un tātad, ja 1851. gadā tas viss notiek vienā ēkā, tad jau sākot ar 1878. gadu ar Parīzi, šādām izstādēm tiek celti īpaši paviljoni.
Un 1906. gadā Milānā vispasaules izstādē notika tātad diezgan ilgi, no 28. aprīļa līdz 11. novembrim, un izstādes teritorija aizņēma nepilnus 100 hektārus, iedomājieties, un tur uzbūvēja 200 dažādas paviljonus. Un kopumā šo izstādi apmeklēja 10 miljoniem cilvēku. Un šajā izstādē tika eksponēti arī Drandas darbi. Pagaidām man nav ziņu, kurā paviljonā tieši. Milānas izstādē bija gan tematiskie paviljoni, gan atsevišķu valstu paviljoni. Hipotēžu līmenī var pieļaut, ka tas varēja būt Krievijas paviljons. Tikpat labi tas varēja būt arī lietišķās mākslas paviljons, vai varbūt arī dekoratīvās mākslas paviljons. Šis paviljons, ja šajā, tad tas būtu visbēdīgākā ziņa, jo viņš nodega 3. augustā. Un Milānas izstādē nogādāja pavisam 30 Jēkaba Drandas darbus, un viņam piešķīra sudraba medaļu par šo. Internetā man izdevās atrast Milānas izstādes Grand Prix sudraba medaļu, kur sieviete simbolizē zināšanas un vīrietis darbu. Šīs divas lietas kopā, neatlaidīgs, uzcītīgs darbs un zināšanas, rada darbus, kas tiek eksponēti šai izstādē un godalgot ar zelta, sudraba un bronzas medaļām. Vai Drandam piešķīra šādu medaļu? Nav zināms. Iespējams, ka līdz Drandam medaļa nemaz nenonāca, jo medaļu nepiešķīra tāpat vien. No izstādes organizatoriem to vajadzēja izpirkt. Un tās summas bija diezgan lielas, tāpēc ļoti bieži medaļas netika izpirktas un tās palika pie organizatoriem. Katrai medaļai līdzi vēl nāca diploms. Drandas diploma atrašanās vieta arī nav zināma, iespējams, ka to arī viņš nav saņēmis. Nav arī zināms, kuri tieši ir tie šķīvi, kuri bija Milānā. Vai tie ir kādi no šķīviem, kas glabājas kādā no muzejiem, varbūt nonākuši kādā privāta kolekcijā. Varbūt tie palika Milānā, varbūt tos pēc izstādes varēja iegādāties, un šobrīd tie atrodas Itālijā vai kādā citā Eiropas pilsētā. 20. gadsimta sākumā Latvijas presē minēts, ka Milānā izstādītie 30 šķīvi nonākuši ir Krievijā. Bet gatavojot izstādi, mēs viesojāmies arī Krievijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, un šī ziņa neatbilst patiesībai, jo tur esošie 18 šķīvi ir iegādāti 3 gadus vēlāk, tos ir iepircis Rihards Zariņš, un kā rakstīts inventāra grāmatā, Vidzemē etnogrāfisko materiālu vākšanas ekspedīcijas laikā. Vēlākos gados arī citiem Latvijas podniekiem ir piešķirts starptautiskas godalgas, bet Jēkabs Dranda pēc līdz šim esošajām ziņām bija pirmais latviešu tautības lietišķās mākslas meistars, kuram piešķīra šāda līmeņa apbalvojumu. Kādi tad ir viņa trauki? Podnieku Drandās Jēkabs Dranda sāk strādāt 1882. gadā, kad viņam bija 29 gadi. Un 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā Vidzemes lauku podniecībai bija tā saucamais amatniecības raksturs. Tas nozīmē, ka podnieki nevarēja nodrošināt savu iztiku tikai ar podniecību. Viņi bija tādi paši zemnieki, kā arī visi pārējie, tikai paralēli viņiem zemes gabali bija mazāki, bet lauku darbi tieši tādi paši un papildu ienākumus viņiem nodrošināja podniecība. Smiltene 19. gadsimta vidū un otrajā pusē bija izveidojusies par vienu no ievērojamākajiem Vidzemes podniecības centriem, un laikraksts Baltijas vēstnesis 1889. gadā rakstīja, citēju, Smiltenes draudzē tagad atrodas pavisam 16 podnieki, kur nodarbojas ar visādu māla trauku izgatavošanu. Smiltenes podnieku slava ir izplatījusies diezgan tālu pa Vidzemi, tā ka tālu zina stāstīt par viņu trauku izturību laba māla dēļ, citāta beigas. Un Jēkabs Dranda saviem darbiem izmantoja sarkano mālu, kas iegūstams Smiltenes apkārtnē ir izturīgs un labi apstrādājams. Mālus parasti centās sagādāt vasarā vai rudenī tik daudz, lai pietiktu visai ziemai, kas bija podnieku intensīvākais darba periods.
Vasarās diezgan laika aizņēma savas zemes un dārza apkopšana, siena grābšana, un vasarās bija arī tā, ka potnieks staigāja apkārt un laboja vai mūrēja vietējiem arī krāsnes, un diezgan nozīmīgu vietu starp potnieku darinājumiem ieņēma arī krāsnes podiņi. Nu, un tad, kad tos sarkanos mālus saraka un pārved mājās un novietoja darbnīcās speciāli ierīkotās bedrēs vai pagrabos, kas bija Vidzemes podnieku īpatnība, jo Latgales un Kurzemes podnieki mālus pa ziemu atstāja ārā darbnīcas tūmā, ļām tev izsalt, tad mitrajos pagrabos un bedrēs mālus turēja līdz turpmākai apstrādāšanai, un podnieki mālus sagatavoja ļoti rūpīgi, jo no mālu kvalitātes lielā mērā bija atkarīga gatavās produkcijas kvalitāte. Un senākais un vienkāršākais māla apstrādāšanas veids bija mālu mīcīšana ar kājām. No pagraba vai bedres izņēma apmēram 1 vezumu mālu, un šādu mālu daudzumu viens veidotājs varēja izvirpot apmēram nedēļas laikā. Mālus samet darbnīcā uz grīdas kaudzītē, salēja ar ūdeni un ļāva apmēram dienu pastāvēt. Mālus mīcīja basām kājām, ar papēdi tos it kā grūžot. Kad viena kārta bija izmīcīta, mālus ar lāpstu pārlika jaunā kaudzītē un mīcīšanu turpināja. Mālus mīcīja 3-4 reizes, līdz tie kļuva vienādi un plastiski. Un vienu vezumu izmīcīšanai bija nepieciešams apmēram 2 dienas. 20. gadsimta sākumā potnieki jau sāk izmantot mālu tā saucamo maļamo, jeb mīcāmo mašīnu, ko darbināja zirgs. Izmīcītos mālus sataisīja tādās kā desās, un no tās desas ar tādu griežamo nazi tad nogriez pa šķēlei, un tos vēl izmīcīja ar rokām, katru to šķēli. Un tas bija nepieciešams tāpēc, lai izspiestu no tās piciņas vēl palikušo gaisu un izlasītu visus sīkos piejaukumus, akmentiņus, sakņu gabaliņus, zāles stiebrus un citus sīkumus, jo šādi piejaukumi trauku apdedzinot radīja tā sieniņās defektus. Tad reizēm ir tā, ka tajā traukā mēs varam redzēt tādus caurumiņus un baltu punktiņu vidū, tad tas ir kaļķa graudiņš, kas ir izsprādis un izspridzinājis caurumu, un tādi jau vairs pa pilnu cenu nepārdos. Krūzes, vāzes, podus, bļodas Dranda virpoja uz podnieka virpas. Savukārt šķīvju veidošanai viņš izmantoja ģipša formas, kas labi uzsūc mitrumu un žāvē mālu. Pēc šķīvju formas var spriest, ka meistars izmantojas vismaz 4 dažādas formas lielajiem un vismaz 3 formas mazajiem šķīvjiem. Sagatavoto mālu viņš uzklāja uz formas, lika uz virpas un plastu ar līstīšu palīdzību nolīdzināja vienādā biezumā. Nogludinātajam šķīvju dibenam pievienoja sarulēt māla desiņu, kas veidoja tā kāju. Tātad, ja mēs to šķīvi apgriežam otrā pusē, tad tai pamatnītei. Lielajiem šķīvjiem tas diametrs bija 30 līdz 32 cm un mazajiem 15 līdz 20 cm. Trauka rotāšanai viņš izmantoja trauku izrotāšana galvenokārt notika pēc nelielas apžāvēšanas, kad paņemot rokās trauka vairs nedeformējās. Trauku dekorēšanai Dranda izmantoja baltmālu, ko iepirka Rīgā, un baltā māla gabalu ielika kādā traukā, aplēja ar ūdeni un ļāva izšķīst. Šķīdumu izkāsa caur audumu, iegūto šķīdumu iekrāsoja ar dažādiem metāla oksīdiem, ko meistars gatavoja pats. Dzels oksīds veidoja brūnos un dzeltenos toņus, kobalts zilos toņus, vielu, kas pēc apdedzināšanas zem glazūras kļuva zaļa, potnieks ieguva no vāra oksīda. Māla trauciņā podnieku krāsnes svelmē sadedzināja kapara naudu un iegūtos pelnus izšķīdināja ūdenī un tad uztriepa traukiem. Savukārt ar dzels oksīdiem iekrāsoto baltmālu uz traukiem uzklāja vai nu ar radziņu, tas ir govs radziņš, vai arī ar trauciņu, kas bija gatavots no māla vai izdobts no koka. Un ornaments šķīvi centrā un gar ārmali tika veidots uzklājot iekrāsoto baltmālu ar otu.
Apgleznojums veidoja reliefu virsmu, un apgleznotos traukus apdedzināja ceplī, pēc tam pārlēja ar bezkrāsaino svina glazūru un apdedzināja otrais, tā kā tie šķīvi un vāzes ir dedzināts 2 reizes. Podnieks pats veidoja traukiem arī glazūru. Katrs podnieks bija izstrādājis savus individuālus praksē pārbaudīts un par labākajiem atrasts glazūras sagatavošanas paņēmienus, un, kā mēs jau zinām, tad tos turēja stingrā slepenībā. Glazūras galvenā sastāvdaļa toreiz bija svina oksīds. Mūsdienās vairs keramiķi nestrādā ar svinu, jo svins ir ļoti kaitīgs. Svinu Dranda pirka valkā, kur to pārdeva stieņos par 7 kapēkām mārciņām. Un vajadzīgo svinu daudzumu dedzināja uz straujas uguns. Vispirms svins izkusa, pārvērtās šķidrumā un pārklājās ar plānu mirdzošu plēvīti, oksīdu kārtiņu. Dedzināšana turpināja 10 līdz 12 stundas, līdz šķidrums pārvērtās irdenā pelēkā pulverī. Otra glazūras sastāvdaļa bija kvarca smiltis. Abas sastāvdaļas sajauc kopā zināmās proporcijās un mala rokas dzirnavās. Tieši tāpat kā graudus, tikai lai indīgais svina oksīds neputētu, sajauktajām glazūras sastāvdaļām pirms malšanas pielēja ūdeni. Un glazūras malšana bija viens no smagākajiem podnieku darbiem, jo tā bērze starp akmeņiem un smiltīm bija lielāka nekā starp graudiem un akmeņiem. Un glazūru viņai nepietika ar 1 reizi, to vajadzēja malt 5-6 reizes, kamēr paņemot starp pirkstiem vairs nebija jūtami atsevišķi graudiņi, bet pilnīgs pulveris. Un svina oksīds un kvarca smiltis trauku apdedzinot izkusa un deva bezkrāsainu glazūru. Un, kad trauki bija ornamentēti ar krāstaino toņu mālu, pārklāti ar glazūru, tos lika ceplī. Tā kā Dranda mira jau 1915. gadā un sistemātiska ziņu vākšana par tradicionālo podniecību sākās tikai ar Latvijas pieminekļu aizsardzības institūcijas pieminekļu valdes nodibināšanu 1923. gadā, tad nav īsti ziņu par Drandas darbnīcas iekārtojumu, cepļu uzbūvi un ietilpību. Bet pēc vēsturnieces Dzidras Feldmanas Cimermanas pētījumiem zināms, ka Vidzemē jau 19. gadsimta 2. pusē, bet sevišķi 20. gadsimta sākumā visas lielākās podniecības ir atsevišķi celtas darbnīcas ar tajās iemūrētiem slēgtajiem horizontālajiem cepļiem, kur bija iespējams sasniegt augstāku apdedzināšanas temperatūru nekā vaļējos cepļos. Vaļējais ceplis ir šāds. Trauku apdedzināšana ilga apmēram 24 līdz 28 stundas. Trauku gatavību noteica pēc vāpas spožuma. Ja vāpa bija izkusus, tad vāpa spoži spīdēja. Gatavību noteica arī pēc liesmām. Ja pa skursteni nāca laukā bāgana liesma, tad trauki bija gandrīz gatavi. Kad kurināšana izbeidza, aiztaisīja visus aizbīņus un aizmūrēja kurtuves mutes, lai ceplī neieplūst augstu gaisa strāvi, jo temperatūrai strauji mainoties, glazūru varēja saplaisāt. Un tad sākās cepļa dzisināšana, kas ilga 7 līdz 8 dienas. Un tikai tad traukus varēja izņemt ārā. Drandas darbiem ir raksturīgas gaišas, priecīgas noskaņas, toņos saskaņots polikroms zemglazūras glaznojums ar krāsainiem toņmāliem. Un darba rotājuma kompozīcija lielākoties sastāv no 2 daļām. Centrā viens lielāks zīmējums un ap pārējo malu viena vai vairākas riņķveida ornamentālas joslas. Un centrālajiem rotājumam izmantots dabas formām tuvs ziedu motīvs, margrietiņas, pienenes, ievziedi. Ir darbi ar vairāk stilizētu, dažkārt pat ģeometrizētu ornamentu. Šķīvju centrs lielākoties ir izklāts ar zilu, retāk ar zaļu vai brūnu toņmālu. Un dažkārt šķīvju centrs ir nerotāts, savukārt malas vienmēr ir ornamentētas. Uz dažiem Drandas šķīvjiem redzamais zīmējums ļoti tuvs uz skapiem un pūrlādēm redzamajiem zīmējumiem, bet ne tikai.
Katra konkrētā šķīvja, arī krūzes, vāzes, ornamentālās kompozīcijas autors mums šodien nav zināms. Vai tas ir Jēkabs Dranda, varbūt Rihards Zariņš, varbūt Pauls Kundziņš, kura māte ļoti vēlējās, lai dēls mācītos par podnieku. Ir arī zināms, ka kāda dāma no Smiltenes muižas brauc pie podnieka. Ir ziņas, kad viņa ir apgleznojusi tos šķīvjus, atstājusi viņam apdedzināšanai, pēc tam braukus atkal pakaļ viņiem. Drandas trauku ornamentā redzam gan latviskus, gan austrumu motīvus, gan jūgenstila elementus. 1906. gadā laikrakstā Latvija, kur ievietot informāciju, ka Jēkabs Dranda iegūs Milānas izstādē sudraba medaļu, minēts, ka Jēkabs Dranda šos izstādē eksponētos šķīvjus darinājis ietekmējoties no žurnālā Austrums 1905. gadā rubrikā Māksla un amats publicētās rakstu sērijas podnieku darbi. Tajā podnieka aicinātu gatavot ne tikai saimniecības traukus, bet arī traukus, kas priecētu acis, tā saucamo dekoratīvo keramiku, un ierosmēja publicēt dažādi trauki. Gan latviešu podnieku darināti, gan arī ārvalstu. Tās bildes saliku un piemeklēju tos traukus, kuri varētu būt mazliet līdzīgi, vai ārmalas vai iekšējais ornaments kaut kur parādās līdzības. Uz Drandas darbiem bieži, bet nevienmēr sastopams meistara zīmoks, kur ovālā ietvarā lasām iniciāļi JD vai ar roku ievilkti burti DR vai D. Dranda amatprasmē apmācīja ļoti daudz podnieku. Tas ir Dāvis Lārmanis, Jānis Ieviņš, Kārlis Udras, Kārlis Almeistars, Kārlis Puriņš, arī mākslinieks Ansis Cīrulis mācījies pie Jēkaba Drandas. Podnieks mirs 1915. gadā, 3. maijā, no plaušu karsoņa, 62 gadu vecumā, kas arī podniekiem nav retums, jo tas indīgais svins sagandē plaušus. Ir tāds darbs Puisēns un meistars, kas publicēts Sējējā 1939. gadā. Tā autors ir Priedīte. Un tur rakstīts sekojoši, ka kāds zēns, kurš tajā laikā podnieku Drandās piepelnījās par ganu, stāstījis, citēju. Gaiši kā šodien atceros, ka saimnieks nāca kādā pievakarē, varavīksnē gaiši mirdzot no Smiltenes. Iesits padusē pastalādu. Viņš negāja apkārt pa ceļu, bet nāca taisni pa laukiem. Pienācis pie lievenēm, viņš atsēdās, elpoja smagi un runāja. Piekusu. Kas tas nu būtu, ko iet 3 verstas, bet tā gurstu, tā kūstu nost, ka nepaiet. Veci ļaudis saka, tas nozīmē beigas. Vēlreiz pārlaidis skatu visam, viņš iegāja istabā, kā teica, tā arī bija. Saimnieks iegula un vairs neuzcēlās. Izdzisa meistara dzīve, izklīda viņa roku darbs, beidz uz visiem laikiem kūpēt karstām straumēm cepļas kurstenis. Mājās nāca jauni saimnieki, jauns gars. Citāta beigas. Paldies!